Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa no 1. pantā. Un kad Jēzus no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs nometās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāra un sacīja: Es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Pirms nedēļas es biju Centrāla cietumā, un mēs aizlūdzām par kādu vīru, ka viņam bija visāda ekzēmā. Jā, viņam tā bija viņa milzīgā problēma. Mēs aizlūdzām par viņu, un mēs bijām piekdien atkal tajā pašā vietā, un viņš man teica: Bet tu paskaties, jā. Man vecā āda, viņš tāds pirmajā naktī, tā kā čūskai lobījās nost. Viņš paskaties, kāda man ir āda tagad, jā. Jēzus tas pats, jā. Šajā dienā viņš tam cilvēkam, kurš tur ir, pieskārās: Es gribu dziedināt tavu ādu, jā. Un paldies Dievam par to. Un Jēzus saka: Pielūko, kā tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mūzes ir pavēlējis tiem par liecību. Un kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa to lūdza. Visticamāk, ka tas ir bijis romiešu virsnieks, proti nejūts. Viņš ir citautietis, jā. Un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus to saka: Es iešu un darīšu to veselu. Virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Jā, tāpēc, ka viņš zina jūdu noteikumus. Jūds nedrīkst iet citautieša namā. Un šis pagāns zina, viņš zina, es tādā veidā šo cilvēku aizvainošu, ja viņš ienāk zem man jumta. Visa tautieši rādīs viņa pirkstiem. Jā. Es neesmu cienīgs, es esmu pagāns, es neesmu jūds, jā. Tāpēc nenāk uz manu māju, bet pasaki tikai vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo es esmu cilvēks, es stāvu zem valdības, man ir padoti karavīri, un kad es vienam saku, ej, tad viņš iet, un otram saku, nāc šurp, tas nāk, un es savam kalpam saku, dari to, un tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sakoja: Patiesi ir āmen, jā? Āmen, jā? Es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Ne pie viena no aicinātajiem nebija tāda ticība kā šim citautiešiem romiešu karavīram. Jo viņš saprata, Dieva valstībā likumi darbojās tā. Dievs pateica un notikās. Bet es jums saku, Jēzus saka šodien arī mums, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses, arī romieši, arī latvieši, un sēdēs ar Abrahāmu, Īzāku un Jākabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tiem, kuriem tas pienācās, tiks izstumti ārā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un viņa kalps tapa vesels tajā pašā stundā. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu. Kungs Jēzu, paldies, ka tu arī šodien ar šo vārdu izaicini. Vai mūsu ticība ir tāda kā šim romiešu virsniekam, ka visam ir jādarbojās, ka mēs iekāpjam savā automašīnā, mēs ticam, ka automašīnu iedarbināsim, ka mēs iekāpjam autobusā uz Madonu, mēs ticam, ka šoferis mums aizīs uz Madonu. Mēs, kungs, lūdzam, ka mēs šādā pašā veidā, bez šaubām, ik katru reizi ticam tavam vārdam, ka tā notiks, ka notiks tā, kā tu esi sacījis. Paldies tev, Jēzus, ka arī šodien tu dari savu darbu mūsu vidū, lai mainītu mūsu sirdis līdzīgas tavai šķīstajai sirdī. Tavā vārdā lūdzam. Āmen. Mēs varam apsēsties. Tik atgādināšu, ka dažādās draudzēs, dažādas tradīcijas, kā būtu pareizi jāskan dievkalpojums. Vienā tradīcijā ir jābūt ar kvēpināšanām, otrā nav kvēpināšanām, vienā ir bildes, otrā nav bildes,
Vienā ir tas, otrā tas, un tālāk vienā ir ērģelis, vienā nav. Ja? Bet atgādināšu, kas būtu vajadzīgs, ko Dieva vārds saka. Un tā ir Pāvila vēstule korintiešiem 14. nodaļa. No 1. panta. Tad dzenieties, jeb tiecieties pēc mīlestības. Tas ir augstākais. Tā nav mūsu mīlestība, tā ir Dieva mīlestība. Ja? Tiecies pēc visaugstākā, kas ir pieejams cilvēkiem virs zemes. Tā ir Dieva mīlestība. Dievs redz, vai tev tas interesē vai nē. Vai tu tiecies vai netiecies. Ja? Bet pavēl tāds dzenieties. Tiecieties pēc Dieva mīlestības. Tiecies tā, lai tu vari mīlēt labu un ļaunu. Tāpat kā tavs tēvs liek lietumu par labiem un ļauniem. Ja? Tiecies. Tiecies ieraudzīt to, kurš ir citāds, ka tu viņu mīli. Tāpat kā tavs tēvs viņu mīl. Ja? Tiecieties. Un šis būs mūsu nākamā pusgada saruna. Es ne par ko citu nemācīšu, kā tikai par mīlestību. Ja? Tāpēc, ka būs abe par uzsomu mūsu draudžu dienās, un tad mums ir jāpiedzīvo Dieva mīlestības. Viņa teicu, es mācīšu šajā pusgadā, sagatavoju šo kalpošanu tikai un vienīgi par Dieva mīlestību. Ja? Tiecieties pēc mīlestības. Un nākamais šeit rakstīts, tiecieties, bet es teiktu pareizāk būtu tulkot tāds, ļoti vēlaties garīgas dāvanas. Un arī vārds garīgas dāvanas jau ir interpretācija. Šeit tāds grieķu vārds ir pneumatika. Tiecieties pēc garīgā, pēc tā, kas ir no gara. Ja? Tiecieties pēc tā, kas ir no trīsvienības trešās personas, no svētā gara. Ja? Tiecieties, draudzē. Pēc tā jūs pazīst, ka jūsu ir mīlestība savā starpā. Ja mums nav Dieva mīlestības, tad mēs ar vienu košamies nežamies, ja? Ar vienu te paši. Ja? Mēģinam būt pārāki par otru, labāki, izskatīgāki. Ja? Bet ja tev Dieva mīlestība, tu vienkārši ļauj plostam cauri. Ja? Viņš tev varbūt šķiet mazliet tā nērts, bet tu par viņu lūdz, arī viņam atverās acis, arī viņš redz to, ko tu redzi. Ja? Tad tiecieties pēc, ļoti, ļoti vēlaties garīgas dāvanas, jeb to, kas nāk no svētā gara. Sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Ja? Kur ir pravietošanas atslēga? Tavā vēlēšanās. Ja tu no visas sirds to meklē un gribi, tas jau tev rezervēts ir. Ja, ja tas tā, varbūt jā, varbūt nē, tētis redz visu. Ja? Bet vārds saka tā, ļoti, ļoti, ļoti vēlaties, ka jūs arī varētu pravietot. Un pravietošana ir samērā netālu no ikviena no mums. Ja? Biljām Ēzels arī pravietoja. Ja? Tas ir, ja? Tas ir blakā. Un otrais pants saka, bet kas runā mēlēs, jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam. Atkal, reizēm cilvēki domā, viņš tur mēles un mēles. Viņš jau nerunā tevī, viņš ar Dievu runā, ja? Lai viņš runā no rīt līdz vakara mēlēs. Viņš ar Dievu sarunājās, ja? Kādā veidā? Romiešu vēstule, 8. nodaļa. Gars pats zina mūsu vajadzības, tāpēc viņš runājās ar Dievu. Ja? Atkal tiecieties pēc mēlēm, tiecieties. Tavs prāts dara vienu lietu, tavs gars dara otru lietu. Viņš sarunājās ar Dievu. Ja? Kas runā mēlēs, viņš nekāda nerunā cilvēkiem, bet viņš runā Dievam. Ja? Jo neviens to nesaprot. Viņš garā runā noslēpumus. Ja? Neviens nav iespējams. Cilvēki mēģina tā kā, ko viņš tur īsti ir, vai viņi saklausīja. Nav iespējams. Tas ir garā pausti noslēpumi. Gars ar garu var sarunāties bez loģiskas valodas. Tā ir gara valoda. Šodien eļļu draudzē saka vārds, kas runā mēlēs. Tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot. Viņš garā runā noslēpumus. Bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Pravietošana ir vienmēr ar pozitīvu nozīmi. Ja? Atšķirsim vecās derības pravietojumus, tie bija savādāk. Ja? Mēs dzīvojam pēc Jēzus atnākšanas. Pēc Jēzus atnākšanas ir pravietošana celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Celšanai, pravietošanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Dievs ir labs. Viņš nāk mūs celt,
nāk mūs pamudināt, darīt labus darbus, mainīties un arī iepriecināt. Tad pēc Jēzus ir nomainījies visa vēsture un viss koncepts. Ja? Dievs ļoti labs. Viņš nāk mūs pamudināt, iepriecināt un celt. Jā, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Mēs jau to visu zinām. Ja, ja tu lūdz mēlēs, tu pats sev ticību cel. Ja kāds atnāk ar vēstījumu, arī pravietojumu, viņš ceļ visu draudzi. Ja. Mēs dzīvojam unikālā laikā. Man liekas, pat nevajag īpaši pravietot. Pasties laikziņas. Ja. Nē, pasties šito te ziņas vakarā televīzijā. Ja. Man liekas, kad tu ieraugi pa šiem mīņu laukiem pie Latvijas robežas, man liekas, tu īpaši vairs nevajag par pravietošanu. Ja? Tu vienkārši redzi jau, ka Bībele šķirās vaļā un ka atklāsmes grāmata sāk ļoti aktuāli kļūt. Bet tas ir cits jautājums šodien. 5. pants, es gribētu. Tad mūsu apostolis, Pāvils ir tauta apostolis. Ja, ja mēs teiksim, ka Pēters ir jūdu apostolis, ja, un Jānis, ja, tad Pāvils ir tauta apostolis. Mēs atrodam rakstos caur un caur, ka viņa uzdevums ir, ka Jēzus saka, es viņu sūtīšu pie tautām. Es viņu sūtīšu pie latviešiem, ja, lai latvieši dzird Dievu vārdu. Pāvils ir mūsu tautas apostolis. Ja. Un viņš saka, es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs. Ja. Pāvils grib, ka visi, kas šodien atnākuši, varētu runāt mēlēs, lai celtu paši sevi, lai tu garā ar Dievu runātu noslēpumus. To mūsu apostols grib. Ja? Vai mums izdodas vai nē, tā nav apostoļa vaina. Tā ir uz mūsu pusi balstās. Ja? Bet viņš to teicis. Es gribētu, ka visa ērgļu draudze, ka visi kristieši ērgļos, katoļi, adventisti, arī pareizticīgie runātu mēlēs. Ja? Es to gribētu. Bet vēl vairāk es gribētu. Es vēl vairāk gribētu, ka jūs visi šai draudze, katoļi, adventisti, baptisti, pareizticīgie pravietotu. Ja? Es gribētu. Ja visi kristieši ērgļos pravietotu, tad visi gribētu būt kristieši. Ja? Ja visi kristieši šajā ciemā pravietotu, braukt no visas pasaules uz šejiem, ja? Tas būtu, tāpēc, ka tas pievelk. Tur, kur gaisma, tur visi brauc, ja? Visiem patīk gaisma. Es gribētu, ka jūs visi pravietotu, tā saka mūsu apostolis. Bet vēl vairāk, ja, jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlēs runātājs. Ja? Paldies Dievam par mēļu dāvanu šai draudzē. Bet tas, kas pravieto, ir lielāks. Ja? Ja pēdējais nesniedz paskaidrojumus, lai draudze tiktu celta. 6. pants. Tas ir svarīgs šodien. Ja es, brāļi, ja apostolis Pāvils šodien ienāk pa šīm durvīm, viņš atnāktu šeit, nostātos šeit, ja? Un ja viņš atnāktu šeit, pats apostolis Pāvils, mēlēs runādams, ko viņš mums palīdzētu? Ja? Mēs atrodam rakstos, viņam bija cilvēku un eņģeļu mēlis. Ja? Viņam bija pilns komplekts, lielākais iespējamais komplekts. Bet, ja viņš ar šīm dāvanām atnāktu šeit šodien, mums tas būtu ne rīt, ne vakars. Ja? Ko viņš tur bubina? Ja? Apmēram tāds. Kaut arī viņam būtu eņģeļu mēlis. Ja? Ka mēs bijām toreiz Vestēdā, tur bija tā māsa, es lejā kuru malku tur krāsnī. Kur te šitās te dzied, vai ne? Kur te eņģeļi dzied? Ja? Šī māsa augšējā stāvā dzied eņģeļu mēlēs. Ja? Es biju pārsteigts, es momentā zināju, ka tās eņģeļu mēlēs. Ja? Jā. Un es teicu, ka es uzgāju augšā to brīnumu ieraudzīt, tad man bija tā pirmā doma, kaut te vēl tikai pietrūkuši spārnišu mīkstoņas. Ja? Tā būtu pilns komplekts. Ja? Un atkal, ja pat mūsu tautas apostols Pāvils ienāk šim runāt mēlēs, tas mums neko nepalīdzētu. Ja, ja viņš nesludinātu mums vainu atklāsmi, vārds atklāsmi tāpat ir apokalipse, ja, kaut kas ir no Dieva, ja, vai arī atziņu, vai arī pravietojumu, vai arī mācību. Pie šī mēs šonakā paliksimies, ja, ja viņš atnāk šeit, mums nekas nepalīdzētu, ja tā nebūtu vai nu atklāsme, vai nu atziņa, vai pravietojums, vai mācība.